Sveicināti visi sporta un sēma fani. Tā kā Latvijas 7. kanālā šobrīd ļoti svarīgi iet daļslidošana, tad arī mums, diemžēl, pa 10 minūtēm vēlāk sākās mūsu šīs dienas raidījums, bet tāpēc jau tas nekļūs neinteresantāks un tāpēc jau mēs nemainīsim šīs dienas tēmu. Pie mums šodien atkal ir daudz viesi, ar kuriem iepazīstināsim gan raidījumu gaitā, gan arī tūlīt pat. Nu, bet tad varbūt ilutiņu uzreiz, lai mēs saprastu, par ko mēs vispār šodien runāsim. Mums ir atsūtīta pa nedēļu viena vēstule, kas tieši saskaņo un atskaņo šīs dienas mūsu tēmu. Jā. Vispirms es tātad nolasīšu šo vēstulīti, un gan jau tad jums kļūs skaidrs, par ko tad mums šodien būs stāsts raidījumā. Tātad kāds skatītājs mums ir atrakstījis šādu vēstuli. Dzīvoju Latvijā, bet ir tāda sajūta, ka esmu piedzimis nepareizajā vietā un nepareizajā laikā. Nejūtos pie savas valsts piederīgs, dažkārt nejūtos, ka esmu Latvijā, jo apkārt runā krieviski un nesaprot nevienu vārdu latviski. Visapkārt negodīgums, lai kaut kur iesistos, ar to jāsaskaras, un daļēji jātiek ierautam tajā visā. Es cenšos būt godīgs un nepiedalīties tajā visā, bet tas ir ļoti grūti. Neskatoties uz visu to, jūtu, ka atradīšu savu dzīves jēgu. Jūs vēl par mani dzirdēsiet. Nu, redz, kā tāds uzmundrinošs sauciens. Pie mums, starp citu, arī šodien studijā ir kāds cilvēks, kurš uzskata, ka par viņu noteikti daudz ko dzirdēs. Varbūt ne tikai Latvijā, bet noteikti viņš uzskata, ka tā būs Čečenija, kur par viņu dzirdēs. Un ne tikai. Un ne tikai, jā. Bet, pašmērķis tur droši vien, kad vispirms ir Čečenija, tad jau tālāk arī viņš noteikti tiks. Un tas ir Mansurs, kurš pie mums šodien ir ieradies ar savu mammu, kā arī režisore Aija pie mums ir šodien un Artis Dzērve. Tā kā mēs noteikti parunāsim šodien par tēmu, kā atrast savas dzīves jēgu. Pareizo vietu šajā dzīvē. Kā vispār sev meklēt un cik tas ilgi vispār notiek? Jo cik es zinu, Artis, piemēram, meklē sev visu mūžu un vēl joprojām sev meklē. Vienos eksperimentos. Tieši tā. Es nezinu, kā ir ar tevi. Tieši tāpat. Man liekas, ka dzīve ir kustība un tev ir jāmeklē visu laikу. Мансур, хотел спросить, ты уже нашел себя? Ты знаешь, чем ты будешь, что ты будешь делать вообще в жизни? Я с детства выбрал себе путь искусства и буду продолжать. Да. Я слышал, что ты хочешь быть президентом Чечни, да? Я всю жизнь танцевать, конечно, не буду, но в дальнейшем хочу себя реализовать, стать президентом. Да. Nu, это такой высокий. Tātad patulkošu jums nedaudz to, ka Mansurs, viņa tātad dzīves aicinājums ir māksla, un tas, ko viņš šobrīd nodarbojās, ir dejošana. Viņam ļoti patīk dejot, un viņš dejo visā valstī, kur vien iespējams. Un viņš pat ir dejojis pie prezidenta. To mēs arī varbūt nelielu fragmentu redzēsim. Bet tātad viņa mērķis ir dzīvē kļūt par Čečenijas prezidentu. Un diezgan tāds interesants mērķis. Varbūt daudziem pat diez vai tas tāds, varētu būt kā pašmērķis, bet redziet, viņam tāds ir. Un tādēļ arī viņš ir pie mums šodien studijā ieradies, jo arī režisore Aija Bleja ir izveidojusi kādu filmu saistībā ar Mansuru, un tātad viņa dzīves stāstu. Un šī filma saucās Mansurs tulkojumā uzvarētājs. Un šī filma arī stāstā par Mansuru talantu un par vēlmi kļūt par prezidentu. Jā. Un ne tikai. Aija, cik es dzirdēju, tad tev šodien ir pirmizrāde 3 tavām filmām. Tā ir tiesa. Varbūt tu vari īsumā pastāstīt par katru no tām, par ko tā ir, un arī šajā sakarā arī Mansurs pie mums ir atbraucis. Tātad pirmā filma Mansurs tulkojumā uzvarētājs ir par Mansuru, par viņa dzīves mērķiem, arī, protams, par Čečeniju, par čečenu tautas kultūru. Otra filma Izvēle ir par mūsu pašu latviešu jauniešiem, par viņu izvēli dzīvē, par brīžiem, kad tu reizēm arī noej no šī ceļa kļūdies, bet par šiem meklējumiem. Un trešā filma Ledlauzis un viņa bērni ir par Krievijas bērnam, par fantastisku pareizticīgo mācītāju, ļoti harizmātisku personību, kas ap sevi ir savācis bērnus, puikas, un lai kaut kā viņus rehabilitētu dzīvē, jo šie visi bērni ir ar ļoti smagiem likteņiem un raksturiem, viņš nodarbojas ar viņiem ar sportu. Un caur sportu, caur darbu un caur ticību viņš viņus atgriež dzīvē. Varbūt tad arī varam paskatīties īsus filmas fragmentiņus šobrīd, un tad arī turpināsim runāt tālāk. Mansurs vīrišķīgi uzņemas atbildību uz sevi un tiek garām apsardzēji. Viņš ir populārs, un tā ir caurlaide arī pie augstām amatpersonām. Ramzans Kadīrovs ir Mansura draugs, tāpēc uzstāšanos nav grūti sarunāt. Koncerts notiek par godu Krievijas armijas izvešanai, tāpēc ir īpaši nozīmīgs.
Ir sākusies jauna dzīve, kuras galvenais simbols ir Ramzans Kadīrovs. Mansuram ir īpašs prieks, jo viņš ir kopā ar savu elpu. Kadīrovs viņa acīs ir varonis, kam gribas līdzināties. Мансур, какие твои отношения с господином Кадыровым? С президентом нашим Рамзаном Ахматовичем Кадыровым сперва это все началось в 2003 году. Моя судьба состыковалась с его отцом, героем России, Ахмадом Хаджи Кадыровым. Действительно был человек с большой буквой, человек своего слова, действительно, который поднял Чечню из руин. И достойный его путь сейчас возглавляет его сын, тоже герой России, герой чеченского народа Рамзан Ахматович Кадыров. Вот самого свидетель Ая, какие изменения у нас сейчас происходят в Чечне. Все сейчас построено для молодежи. Спорт, культура, в том числе и образование, и наука. Чечня у нас вообще каждым днем увеличивается. Чем у нас сейчас более современная архитектура бывает. Вот мечеть у нас открыли, вторая в Европе, самая большая по величине. Отношения с Кадыровым уже в течение 6 лет у нас идут. Мы живем как два друга, как два брата. Он меня спонсирует, я достойно представляю свой народ и свою страну на различных турнирах. Отношения у меня с Кадыровым очень хорошие. Мы с ним как два брата и как два друга. Так. Ilta, pastāstīs kaut ko? Jā. Tātad Mansurs mums stāstīja, ka tiešām šo gadu laikā kultūra ir ļoti uzlabojusies, arī sporta un mākslas jomā tiešām ir ievērojami sasniegumi. Tā kā Mansurs tiešām ir ļoti pateicīgs šim cilvēkam par palīdzību un ka tiešām valsts ir uzcēlusies šo gadu laikā. Jā. Aija, varbūt mums varētu pastāstīt, kā tu iepazinies ar Mansuru, kādēļ viņš tieši kļuva par šīs filmas varoni? Tā ir patiesībā ļoti veiksmīga nejaušība, jo mūs atrada Mansura producēja Polterak un piedāvāja taisīt šo filmu. Un, ja sākumā mums likās, ka tas ir pasūtījuma darbs no Čečenijas, bet tur viss valstī mainījās, tad, protams, mēs beigās vienkārši mūs tā aizrāva šī ideja. Principā arī tas sākums nokļūt Čečenijā, kad tur vēl notika karš un par šiem gadiem redzēt, kā tur viss ir atjaunojies. Tā bija ļoti interesanta pieredze. Kāda ir šī maiņa? Jo es domāju, daudz cilvēku Latvijā tieši tāpat arī es, cik es esmu redzējis ziņās par Čečeniju, par Čečenijas kāru, bet kā ir no iekšpuses, kā tas viss mainījies, kā tas izskatās tagad un tā izaugsme kaut kas tāda. Pat es tur bijusi. Nē, tieši tā, tas ir prātam neatveram, ka, mēs tomēr tik pēc gada tur braucam, ja pirmajā reizē tu atrodi vienkārši drupas. Lielpilsēta, kas ir sagrauta drupās, visa. Tā kā Latvija, būtu pēkšņi šeit ir tikai drupas. Un tu atbrauc pēc pāris gadiem, un tā ir moderna pilsēta atkal, prestīža moderna pilsēta. Tas ir tā, liek padomāt, cik ilgi mēs to gaismas pilu šeit ceļam. Tas ir viss redzams tavā filmā? Vairāk vai mazāk, jā. Tā kā no sākuma ar visām drupām un pēc tam. Super. Jā. Cik ilgu laiku tapa šī filma? Viņa tapa ilgi, viņa tapa 5 gadu laikā. Jo ir jāņem vērā, ka pirmajās reizēs vienkārši tur nedrīkstēja filmēt. Mēs kaut kā iekļuvām, un mums tūlīt pat kā pamanīt, aizmet ārā, un filmēt bija aizliegts. Un, protams, naudas šādas filmas tapšanai nav, un tas viss ir ļoti ilgstoši, bet dokumentālā kīnā tas ir labi, jo laiks tomēr saliek savas lietas pa vietām. Vai Mansurs jau filmā sāk piedalīties jau no paša sākuma, kad jūs sākat iepazināties par šo projektu? Protams, jo filma ir par viņu. Tad sanāk, viņš arī ir redzams, arī viņa izaudzis. Viņš ir izaudzis. Вы говорили, что вы учительница в школе. Вот как дети вообще относятся к школе? Вот, не знаю, там несколько лет назад и сейчас. По долгу творческой деятельности Мансура я последние 2 года посвятила себя помощи ему. Но это не значит, что я отошла от темы педагога. В принципе, у нас сейчас отношения строятся как 2 друга, нежели чем мама, сын, и как 2 партнера, и как он ученик, я учитель. Но если сравнить сегодня школу вчера и сегодня, конечно, к сожалению,
Школа, может быть, учащиеся украшают школу. Сегодня они разные. Если бы мне сегодня сказали бы работать в школе, мне это было бы сложно выбрать опять пойти в школу. В силу каких обстоятельств это происходит, мне непонятно, но все равно ответственность, я считаю, что это, может быть, где-то не досматривают родители, потому что родитель в первую очередь должен преподнести важность обучения своего ребенка. Сегодня без образования невозможно сделать ни карьеру, ни жить. Вообще я не понимаю, но сегодня учитель поставлен не в те рамки, в каких он должен быть. Не будет сегодня президента, не будет врача, если не будет учителя. И любой взрослый – это его ответственность. Я считаю, что в этом виноваты взрослые. В том, что сегодня такое отношение, к сожалению, у детей вообще к школе. Хотя из них каждый знает, что образование – это в первую очередь. Может, образование встало на рыночные отношения. Это тоже очень плохо, потому что иногда учащийся, который сидел на последней партии, в первую очередь поступает в вуз. Так что в этом виноваты взрослые. Tātad mans ar mammu mums stāsta to, ka viņa ir, kā mēs jau neesam teikuši, viņa ir skolotāja. Un viņa ir ne tikai skolotāja Mansuram, viņa ir arī viņa mamma un ļoti laba draudzene. Viņa palīdz viņam veidot tā kā teikt, viņa karjeru, jo viņš tiešām ir ļoti populārs dejotājs. Un tādēļ viņa arī palīdz viņam šajos jautājumos visu šīs lietas attīstīt. Un runājot par to, kā ir mainījusies audzināšana skolā, mans ar mammu stāsta, ka ļoti svarīgi ir vecāku atbalsts šajā procesā, jo ja vecāki nevēlēsies, lai viņu bērni būtu izglītoti un dotos uz skolu, tad, diemžēl, nekāda attīstība valstī arī nebūs iespējama. Jā, tieši tā. Nu ko, turpināsim tēmu gan par filmām, gan par Mansuru pēc atpūtas pauzes, un ar to pavadīsim arī jūsu 4. iebalsoto dienas dziesmu. Tā ir Laime pilnīga, I'm in love with money. I'm in love with the money, with the chicks looking for me, girl, I want some more. So why should you worry? Baby, come and just turn me on, it turns me on, it turns me on, it strikes me down, turns me on, strikes me down. Love and money, yeah.
Jā, tātad šodien mums semā tēma ir, kā atrast vietu, pareizo vietu savā dzīvē. Ko konkrēti šajā dzīvē jūs vēlaties darīt, ar ko nodarboties. Un, diemžēl, tas nevienmēr izrādās ir viegli. Un mums ir kāds skatītāji atrakstījis šādu vēstuli. Man ir kauns, jo joprojām nespēju izlemt, par ko vēlos kļūt. Mācos 11. klasē, esmu izskrēdījis daudz un dažādus pulciņus, sportojusi, bet tā īsti nejūtu aicinājumu. Mana draudzene no 1. klases mācās mūziku un zina, ka viņas vieta ir tikai un vienīgi uz skatuves. Kā man atrast savu pareizo aizraušanos? Мансур, одна девушка нам пишет, что она как бы уже идет в 11 класс, но она еще не знает, чего делать. Как ты, как бы сказать, нашел свой правильный путь, что ты хочешь танцевать, или мама тебе сказала, что ты должен, или как это все началось? Один еврей сказал, говорят, у каждого человека есть свой талант, но не знает, как его раскрыть. А девочка сейчас идет в 11 класс, да? Да. Ну, она должна перед собой поставить цель, кем она хочет стать, и стремиться к этой цели. Tātad Mansurs saka, ka šai meitenei noteikti vajadzētu nosprost kādu mērķi, pēc kura tiekties, un noteikti, kad viņai tad arī izdosies atrast un šo īsto ceļu, kuru sasniegt, un arī, ja būs kāds mērķis, tad noteikti arī būs vieglāk šo mērķi īstenot. А сколько лет ты уже танцуешь? 14 лет уже. 14. Да, с 3. Мне сейчас 16. 16. Nu, no 2 gadu vecuma Mansurs jau dejo. Nu, tas ir aptuveni iznībā tāpat laikam, kā es dziedu. Es arī no 2 gadu vecuma sāku dziedāt. Большой талант тебе тогда уже. В каких странах ты побывал? Я был в 26 странах мира. У меня 110 наград мира. Tad Mansurs ir pabijis 26 pasaules valstīs, un viņam ir pāri par 100 dažādiem apbalvojumiem. Tā kā, baigais malacis. Īstenībā pasaules viens tad laikam no līderiem vismaz savādējā noteikti. Jā. Savādējā noteikti. Ai, mums ir arī otrs filmas fragmentiņš, varbūt to varam noskatīties un nedaudz arī pēc tam parunāt par to.